Ei, sveiks, atkal Edgars. Vēlējos parunāt par, tev pastāstīt par 21. gadsimta otrās desmitgades trendu par veģetārismu vispār. Vai kaut kam tādam ir jāpiesakās vai nav jāpiesakās. Izdarīsim tā, ka sadalīsim mūsu sarunu divās daļās. Pirmais, es pats biju veģetārietis 5 vai 6 gadus, tagad neatcerēšos. Un otrs, paņemsim, apstīsimies vispār par visām pārējām dogmām, vai mums tās vajag izmantot vai nevajag. Un, sāksim. Kā vispār es kļuvu par veģetārieti? Tas laikam bija kur 5 vai 6 gadus atpakaļ, jau neatcerēšos tik sen. Esmu tā kā veģetārietis ar pieredzi. Un sākās tas viss kaut kur lielajā piekdienā, vēl diena bija pirms, kaut kā izlēmu, kad davai pat cik ir gavēnis, paņemšu no vienas lietas atteikšos. Atteicos uz dienu tīri ēst gaļu. Sajūtas bija diezgan feinas un fantastisks, pat cik nebija nekādas atkal tumsnības prātā, tādas miglainības, viegla sajūta uzreiz bija un tiešām diezgan fantastiski jutos. Tagad pirmā lieta tiešām, par veģetārismu, tad tā ir tā viegluma sajūta, kas ir diezgan feina un patīkama. Uzreiz tāds enerģijas pieplūtums pozitīvs. Tāpēc otra lieta. Otra lieta ir tāda, kad parādījās fenomenāla izturība. Tas, teiksim, tu esi sprinteris, tas varbūt tās nav priekš tiem vairāk domāts. Ja tu esi maratonas skrējējis, tad ļoti daudz brīvās enerģijas parādās. To var izskatīt no tā, ka maksimums enerģijas mums ir nepieciešams uz to, lai mūsu organisms vispār apstrādātu to gaļu, sadalītu atkal visu olbaltumvielas. Un tāpēc, mazāk enerģijas nepieciešams vispār uz to pašu gaļas sadali. Trešais, ko es ievēroju, ir budžets. Patīkama lieta, ka paņēmu paskaitīju visus savus izdevumus uz ēdienu, cik man sanāk, ja mājās pats gatavo pie tādas lietas. Tad aizgāja mēnesī ne vairāk kā 100 eiro. Vēl šovasar bija pamēģinājis tīri svaigēšanu, vispār, svaigi dārzeņi, rieksti, nekas termiski nav apstrādāts, tur vispār dienā izgāja kaut kur 1,5 eiro, 2 eiro, tā kā, pozitīva lieta atkal ir budžets. Ceturtā lieta, kas jums atkal liks justies, tā kā mīļākiem, nemīļākiem, ka atkal netiek nogalināti kādi dzīvnieki, ka atkal jūs neiesaisties visās tajās slepkavībās, bet jāapstīties to no tādas puses, kurš ir mednieks un kurš ir medījums, tad jūs sevi automātiski noliekat medījuma pozīcijā. Uzreiz pazūd tāds iekšējais, tā kā sanāk tieksme, netieksme. Tāpēc to mednieka instinktu kaut kā centos atgūt diezgan neētiskā veidā, aizbraucot uz lopkautuvi un nogalinot dzīvnieku. Neiesaku to darīt, bet man tas bija nepieciešams pat cik kaut kā padevos apkārtējā cilvēka nosacījumiem, cenšoties pielāgoties viņiem, apmēram. Vienmēr man bija uz to atbildē, kas ir mednieks, kas nav mednieks, vienmēr tā kā piemēru sūtīja cilvēkiem to, ka es aizgāju uz lopkautuvi, nogalināju dzīvnieku, bet tu gaļēdāji, cik daudz dzīvniekus tu nogalināji. Respektīvi, visbiežāk tas netiek. Cilvēki pat tie, kas ēd gaļu, viņi baidās no nāvis, baidās kādam citam kādu ļaunumu izdarīt. Bet, tas bija tīri tāds mans piemērs. 6. lieta, vai arī 5. lieta ir gaišs prāts. Man atkal parādās gaišs prāts, nav nekādas tumsnības. Un tas bija tāds arī ļoti patīkama lieta, kas noder kā skaidrākam prātam. Kā vēl plus, ko es ievēroju, kad slimības nozūd vienkārši paštais slimot, kaut kādas vieglas iesnas nogāja, par iesnām tas arī ir tāds fantastiska lieta, ka pārstāja parādīties kaut kādas iesnas vai arī ziemā, protams, vēsāk bija, ja salīdzinot ar tiem mirkļiem, kad ēd gaļu. Un, ja paņem to pašu, paņem tās pašas slimības, tā kā ziemā daudz retāk sanāca slimot arī pavasaros un rudeņos. Sanāca kaut kur reizi gadā kaut kā viegli apaugstēties, ja salīdzināt ar tiem mirkļiem, kad ēd gaļu, tad kaut kā bieži diezgan sanāca saslimt. Ja par mīnusiem, par veģetārismu mīnusiem, viens no mīnusiem ir atkal tāds apātisks stāvoklis. Viņš ir nepatīkams ar to, ka tu atrodies tādā, ir tev prātā gaišums, bet
Tu atrodies tādā stāvoklī, kur tu tā kā jūties iedzīts stūrī. Tas ir tādas, atkal nevis kā mednieka sajūta, bet tev tagad ir tāda tā kā medījums sajūta, Visu laiku skaties pa malām, vai kāds tev kaut ko ļaunu neizdarīs, un tu reāli kļūsti arī tā kā mīkstāks kā personība. Otrais mīnus, ko es ievēroju par to pašu veģetārismu, kad atkal sliktāka atmiņa parādās. Daudz grūtāk bija iegaumēt lietas, atcerēties kaut ko no pagātnes, bet, teiksim tā, šo var diezgan viegli atrisinot uz mobilā telefona spēlējot šahu vai dambrati, vai arī cenšoties iegaumēt kādas pantiņas. Tā kā atmiņa vienalga, jebkurā gadījumā ir jātrenē, bet viņa, to ievērē, kad nedaudz sliktāk ar viņu viss nokļuva. Tā laikam bija trešā lieta, par kuru vēlējies, ka tas pats iedzītums, kad tu kaut kur maliņā atrodies, ka tevī nav tās dabīgās mednieka pozīcijas, ka tu esi gatavs iet un iekarot. Tā kā iekarotāja sajūta ir pazudusi, un tas man tās likās drausmīgs. Kāpēc vispār video tieši par veģetārismu taisu? Jo kaut kad nedēļa atpakaļ atkal atsāku ēst gaļu, un tev tagad pastāstīšu atkal par tiem bonusiem, kurus atkal atguvu ēdot gaļu. Pirmais, kas uzreiz parādījās ar pirmo cheeseburgeru, kuru apēdu, ir mednieka sajūta, un tas bija tik fantastiski, ka tu atkal sajūties kā vīrietis. Teiksim, vīriešu enerģija tev vairs nav tur jākačā, vai arī kaut kādas meditācijas jāveido, tas ir fufelis, ir godīgi. To nesanāk patstāvīgi noturēt. Līdz ar to vīrišķību atnāk pārliecība sevi, asums pret dzīvi, tā ir fantastiska lieta, ko tu zaudēsi. Atkal pievienosies veģetārismu klanam. Otra lieta atkal ir seksuālā enerģija. Kā pat neēdot gaļu, viņas bija daudz. Patstāvīgi vajadzēja meklēt kādas, nosauksim to kā upurus, ar kuriem padalīties ar to seksuālo enerģiju. Bet tagad ēdot gaļu, tas visu laiku uz autopilotu. Tas ir tāds, kāpēc pieliku pie plusiem, jo pat cik, ja tu esi uzņēmējs, vai arī kaut ko centies iekurot, vai arī esi parasts karjerists, tā dzīšana uz priekšu, viņa tevī paliek. Tas ir fantastiski, un tas ir viens no tiem plusiem, no kura nevajadzētu atteikties. Trešā lieta, tā ir fantastiska lieta, jo ievērēja to, ka parādās atkal dzīves prieks. Jo tad, kad apēd to pašu cheeseburgeru, neēdot kaut kādu gaļu jau riktīgu laiku. Ja par to pašu cheeseburgeru, tad es viņu biju apēdis 3 nedēļas, uzturoties tikai kā svaigēdājs. Pēc tam to apēdu, un diezgan fantastisks sajūts bija. Kāpēc norāvos? Jo it kā organisms sajūtās diezgan feini, komfortabli, bet tavas smadzenes atkal signalizē, ka nekas nav kārtībā, ka kaut kāda trauksme, viss, nevar apstāties un nezinu, ko darīt, atkal paniskās sajūtas parādās, tāpēc, ko tagad darīt? Nosacīti nogriekoju, aizgāju apēdu uz cheeseburgeru čīzīti, un tev organisms pateica paldies. Tāds viegls dūms parādījās, bet tāds patīkams, kad tas ir tas, ko tu vispār vēlējies tos 4 vai 5 gadus, cik neēdi gaļu. Ka tas bija tas svarīgākais. Tad pēc tam atkal pārgāju uz to pašu veģetārismu. Un tikai kaut kur pēc mēneša, pēc pusotra mēneša atkal atsāku. Tagad dzīves prieks tā ir tā trešā lieta, kas atkal atgriezās. Ceturtā lieta, ko ievēroju, ka nepilnas nedēļas laikā man masa pieauga jau par kilogramu. Tas nevienam nav noslēpums, ka veģetārieši kaut kur par 10 kilogramiem, atvainojos par 10% svēra mazāk nekā parastie gaļēdāji. Ar ko tas saistās? Tad, kad atsāku, tad, kad pievienojos veģetāriešiem, man likās, ka tas ir saistīts ar to, ka organismā mazāk smagu lietu paliek, bet reāli tagad, cik saprotu, ka tas viss ir saistīts tikai ar to, ka nozūd stress pēc tām dabīgajām olbaltumvielām, kuras nepieciešams organismam. Tas viss kompensējās, un tas organisms vienkārši nomierinās un atkal iegūstīja to prieku, to bezstresa situāciju, tādu patīkamu rastlabonu. Piektā lieta, šī ir fantastiska atkal lieta, parādās agresija. Citi varbūt tās mani te atkal nosodīs, ka mēs dzīvojam miermīlīgā pasaulē, kad agresijas nav nepieciešams. Ja tu esi vīrietis, tad kas tu esi pa veci, ja tevī nav tās nepieciešamās agresijas? Turklāt, ja tu esi uzņēmējs, tad bez šitā tu vienkārši neiztiksi.
cīnoties ar konkurentiem, atkal mārketingā savējos plānus veidot. Ja tā ir vienalga ir cīņa, tas ir karalauks. Un, teiksim, kad tu izvēlies miermīlīgo ceļu, tev nāksies diezgan grūti, ja, cenšoties pielāgoties visiem, bet tā kā agresija, tas ir atkal tas fantastiskais, kas pie manīm ir atgriezies. Ja par mīnusiem, kāda mīnus ir atkal atsākot ēst gaļu. Kas man nepatīk, kad man atgriezās nedaudz iesnas, ja? Kad tagad jau pēdējās divas dienas skatos, kad viņas atkal sāk nozust. Ja? Iesnas vispār dēļ kā parādās cilvēkam. Iesnas parādās dēļ tā, kad organisms cenšas caur ātrāko ceļu atbrīvoties no liekām lietām. Ja? Tās pašas iesnas, starp citu, parādījās mirklī, kad pārgāja tīri uz svaigēšanu. Un vēl tajā mirklī, kad atkal atsāku ēst gaļu. Tā kā kaut kāda ķīmija viennozīmīgi notiekās organismā. Vai tas iet uz labu vai uz sliktu, tas tā kā nevarēšu pateikt, ja? Bet tas, kad iesnas tek, tas tāds nepatīkams mirklis. Jā, otra lieta, ko uzreiz arī ievērē, ka parādās pirmdieniņi, tāda neētisku lietu, ja, bet ar viņu kaut kā sadzīvot diezgan pagrūti, tīpaši, ja ziemas laikos tev patīk slēpties zem sedziņas, lai tu nenosaltu, ja, tā ka tev būs smagi. Laikam nāksies vilkt virsū pidžamiņu vai arī kaut ko tādu, ja nevēlies noindēties ar pašu pirmdieniņiem. Kādās aizdomās uzreiz sāku krist par to, vai būt veģetārietim vai nebūt. Kaut kādi pirmie zvaniņi vispār par šito 21. gadsimta otrās desmitgades trendu ievērēju to, ka cilvēkos kaut kādas savādas cīņas, kurš ir pareizāks veģetārietis, kurš nav pareizāks, tur cīņas ar vegāniem un veģetāriešiem kaut kāds parādās, teiksim, kaut kāds dūlums jau, ja. Tas, apmēram, var salīdzināt ar jebkuru reliģiju, kā kristietību, un kā tiek sadalīti uz pareizticīgajiem katoļiem, teiksim, ka katram ir kaut kāda sava īpašā pieeja, kas nav pareizi, ja. Tāpēc, jā, kā vienā fórumā bija izlasījis, kur topiks bija par jautājumu, vai čipsus ar bekona garšu veģetārieši var ēst vai nevar. Tas taču, totāls dūlums, un vai tas tev ir atkal nepieciešams vai ne. Jā, tā to lemt pašam, bet, likās, ka, es nevēlos ar šiem cilvēkiem tusēt. Otra savāda lieta, kas vispār ir ar veģetāriešiem, kā arī ar citiem cilvēkiem, ja, kurus pēc tam ievērosiet. Cik daudz no viņiem īsti ir tādi laimīgi cilvēki, ja? Cik es vispār savā dzīvē veģetāriešu sastapu, varbūt tās viens, varbūt tās kādi divi cilvēki tikai un bija tādi priecīgi, dzīves priecīgi, kad ar viņiem viss kārtībā notiekās, bet lielākā tiesa viņi atrodas tādā apatiskā stāvoklī, kaut kādā ciņā atrodas ar sevi, kur viņi meklē to īstā veģetāriešu ceļu, kaut kā cīnoties ar sevīm, bet, kā jebkura cīņa ar sevīm, tas parasti slikti beidzās, kur tu atkal kļūsti nemierīgs, pārstāji priecāties par dzīvi un tādas, it kā vienkāršas un banālas lietas, ja. Tāpēc viens no tiem jautājumiem, uz kuriem tev pašam sev nāksies atbildēt, ja? Tīri ne pēc mana piemēra, bet paņem obligāti patestē, ja uzskati, ka tev tās veģetārisms nepieciešams, paņem patestē, kā tu sajūtīsies, vai tev vispār būs tā atkal laimes sajūta iekšā, ja? Ja viņa ir, super, paņem pagaidi vēl kādu nedēļu, ja viņa vēl turpināsies tevi atrasties, jā, turpini to darīt, tas ir fantastiski, protams, jā. Ja tevi tagad mokat kaut kādas šaubas, vai pāriet uz veģetārismu, vai nepāriet, ja kādās domās aizēj, obligāti paņem pamēģini. Kas vēl tāds interesants bija? Ja paņem pastīties, kuri no tādiem vēsturiski lielākajiem veģetāriešiem, kurus bija redzējis. Viens no viņiem, laikam, populārākais bija tas pats Adolfs Hitlers, bet, vai viņš bija laimīgs, jā, viņš tā kā pusi Eiropas, jā, lielāko daļu Eiropas bija iekarojis, bet, come on, ja cilvēkus sadedzina krāsnīs, jā, tas ir melnais humors par veģetāriešiem, ja gan jau viņš tādā veidā kaut ko centās sevi kompensēt. Jā, atkal iziet pār citām galībām, jā. Veģetārisms tas ir vienkārši viens no kaut kādiem veidiem, kā aizmukt no sevi, kā man liekas, ja tu vari izvēlēties vai to pašu reliģiju, vai sporta aktivitātes kļūt par kaut kādu futbola vai hokeja kluba fanu, vai atkal iet uz kaut kādu politisko partiju, ņemt cīnīties. Pēc idejas aizdomājies, ko tu dari? Tu slēpies no sevi vai arī no kāda cita, vai sev kaut kādu papildus atbildību centies uzlikt, ja? It kā, man liekas, ka tā ir vienkārši cilvēka cenšanās
piedalīties kaut kādos ārpusējos pasākumos, aizmirstot tīri par sevīm. Ja? Un ar ko es tagad nodarbojos savā dzīvē? Es tā kā alkoholu arī nelietoju, bet vakardienā draugu paņēmu 2 izliejamos aliņus, ķiršu aliņus, tik fantastiski bija iedzert, ja? Kaut kur alkoholu jau arī 3-4 gadus nelietoju. Tas bija tāds patīkami no vienas puses, bet, protams, pēc stundas galas sāpes parādījās un tādas lietas. Tā kā alkoholu man kaut kādu mirkli pietiksies. Ja? Kas tas par galībām, kāpēc mēs viņās vispār ieejam? Tā kā tās visas liekās dogmas, kurās tagad atrodos, cenšos no sevīm atbrīvoties vai arī kaut kādā veidā attālināties. Ja paņem to pašu reliģiju, ja, tad tur atkal notiekās cīņas. Tevi iemiesojas svētais gars, protams, kļūst laimīgs. To svēto garu pats primitīvākais veids, kā var dabūt sevi atkal iekšā vienkārši. Ar skaistu meiteni vai arī skaistu vīrieti nodarboties ar seksu un kur svētais gars ir iemiesojies tevi orgasmu laikā. Jā, tā fantastiskā sajūta ir nekas vairāk, kā endorfīnu pieplūdums tavās smadzenēs, ja tīri pastīties uz ķīmiju. Tas pats tev var parādīties arī ar veģetārismu, vai arī ar to pašu patriotismu sajūtu, kur it kā ir kaut kāda mistiska valsts, bet, kā teica Zaratustra Nišas darbā, patriotisms ir vienkārši kārtējā slimība, ar kuru cilvēki vēl nav izslimojuši, kur atkal ir kādam izdevīgi. Ja? Tāpat ar reliģiju, ka tās ir kādam izdevīgi. Kam veģetārisms ir izdevīgs, to es vēl nemācēšu pateikt, to es vēl neskatījos, bet, plusa varbūt tās ir vairāk veģetārismu nekā mīnus, ja? Vispār to sevis, to izņemšanu no dogmām, kurās mēs atrodamies, ja, var, es domāju, salīdzināt ar tādu sīpolu noņemšanu, kur noņem viens līpols slēm, tur it kā parādās nākamais, arī ar tam pašām matrioškām var, ja? Bet kas man vispār interesantākais liekas tajos pašos sīpolos vai matrioškās, ka es pagaidām nezinu, kas tur pašā dziļumā atrodas. Ja? Jo mēs vairāk no tām liekām lietām atsakāmies, jo vairāk man liekas, ka mēs atrodam tieši sevi, bet kas ir tajā tieši sevi, kas ir tajā visā iekšā. Pagaidām nezināšu, pagaidām nemācēšu pateikt. Bet, tas ir jāpēt, ja? Gan jau pēc manīm, pēc kaut kādiem maniem rezultātiem, jūs par to visdrošāk droši vien varēsiet pārliecināties. Ja? Tā kā vai iesaistīties politikā, vai arī vēl kaut kur citur. Tu sev tās sīpolu mītas klāt vēl pieliec, un tad atkal veidojas papildus atbildība, atkal nervi, vai tu to vēlies, ne? Jebkurā gadījumā ir tādi agresīvie veģetārieši, kur man bija viena draudzene, kura jebkurā veidā centās pierādīt vispār, kāpēc veģetārisms ir labs. Viņai pat, it kā neviens to nejautāja, pakaļ tiem visiem padomiem, bet tās visas cīņas, priekš viņas ir nepieciešams. Ja? Turklāt, ja pastīties atkal uz to meiteni, arī, viņa izstatās, protams, veselīga, apmierināta ar sevi, bet iekšā, ja godīgi jūtams kaut kāds tāds neliels feiks, kad līdz galam tas viss tomēr nav patiesi, ja? Ka tur ir kaut kādi meli, un ka tomēr cilvēks līdz galam nejūtās priecīgs. Tā kā ar ko to tukšumu piepildīt, ja? To tu, protams, pats vienmēr izvēlies, ja? Bet to tukšumu, labākais veids, protams, piepildīt ir ar mīlestību, ja? Ar mīlestību pret sevi, tas sākot, ja? Pēc tam, tā kā es pārpildīju sevi ar mīlestību, tad, protams, pievērsties pie citiem cilvēkiem. Kur vispār ir tas lielākais prieks, kur mēs atrodamies, ir laikam prieks būt sev pašiem, ja? Tāpēc tā ir atkal viena no tām lietām, kāpēc cīnīties ar visām šīm te galībām ir vērts, jo galu galā tu atradīsi sevi. Atklāsi to, ka tev nav nepieciešams nekāds veģetārisms, tev nav nepieciešams kļūt par kādu sporta klubu fanu, un tev ar to jau vien būs pietiekami. Tāpēc, kas tev vispār galu galā dara laimīgu? Ja tevi dara tās cīņas ar tiem politiskiem pretiniekiem, arī nosaukt, ka Dinamo klubs ir labāks nekā tur CSK, vai arī ar kaut kādu citu hokeja klubu, ja salīdzināt. Ok, tā ir tava izvēle, ja. Ja tevi tas dara laimīgi, kāpēc ne dari to? Ja tevi tas atkal, liekas, ka dara laimīgi, paņem uz kādu mirkli atsakies, ja, izslēdz to televizoru vai ne. Tā kā es pats atkal paēt gaļu, jo tā laimes sajūta tiešām parādījās, te atsākot ēst. Ar alkoholu nedaudz savādāk. It kā tas vecais ierēbums parādījās, bet tas nebija līdz galam tā kā patīkamā lieta. Ja, un par ko vispār šitais te video vairāk ir, tas ir vairāk varbūt tās nevis par to, vai izvēlēties veģetārus, vai viņu pieņemt, tas vairāk ir par to, kas tev vispār padara laimīgu. Ja?
kas būtu tas, ko tu gatavs būtu darīt sevis paša laimes dēļ. Ja? Atkal tas veģetārisms man likās, ka viņš mani dara laimīgi, viņš arī darīja. Bet, cik tagad saprotu, ka tā ir vienkārši tāda ilūzija. Ja? Un atsakoties no tādām liekām lietām, uzreiz atvieglojam sev, uzreiz stresa mazāk dzīvē parādās. Un kas vēl atkal ir patīkami, ir tas, ka parādās tas dzīves prieks, ja? Ka tev organisms saka, ka kur viss ir kārtībā. Vakardien tieši ar draugu runājām par to tēmu, kad kad viss ir kārtībā, to motivējošo stāvokli. Viņš sevi cenšas, ja ne katru rītu, biežāk paņemt atkal atdzīvināt un tā kā motivēt, davai, jāiet uz priekšu, jācīnās, tur, jābūt pozitīvam, tāds lietas. Ja noņemt visas tās liekās lietas, tas pozitīvisms, tev pat nebūs jācīnās par to burvīgo stāvokli, kad viņš tevī būs vai nebūs. Ja? Galu galā tu nonāks līdz tam stāvoklim, ka sevi pieķersi pie tām tikai negatīvajām domām, kad jau kāpēc es pastījos uz cilvēku, ne tā, vai arī kāpēc es uzkliedzu kādam, vai arī no kurienes man šitais negatīvisms parādās. Ja? Tas viss ir tāds diezgan patīkams lietas. Un, ko uz nobeigumu vēlētos pateikt, jebkurā gadījumā domā ar savu prātu, ja tu šo video skatījies vienkārši dēļ garlaicības, tad gan jau patini to Facebook lenti atkal uz leju, vai arī paslēdzies uz nākamo video, ja. Ja uzskati, ka tu no dzīves kaut ko varbūt tās vairāk vēlies, paņem patestē, pasties, kas tevi dara laimīgi, ja. Man liekas, ka nav nekādas citas formulas, kā vien pašam visu izmēģinot, uzzināt, vai tas ir tā vējs vai nav, jā, jo cik daudz cilvēku internetā, vieni raksta, ka kaut kas ir feins, citi raksta, ka kaut kas nav foršs, mēs visi esam unikāli un tāpēc mums nav nekāda ceļa, kā vien pašiem uzzināt, ko mēs vēlamies, ko mēs nevēlamies. Tā kā te jau atkal bija Edgars ar projektu Kāls biznes un, jā, es ļoti ceru, ka tu jau esi savā dzīvē laimīgs, tāpēc varbūt tās paņem padomā, kas tevi darīs vēl laimīgi. Mīlestību tev un daudz panākums tavā dzīvē. Pagaidām, čau!